Tagad pāris vārdi vienkārši par to, ko es pēdējā laikā esmu domājis, nevarēju saņemties kaut kā visu apvienot vienā video, bet ir tā, ka viss, kas notiek tagad apkārt, visi skandāli un tā tālāk, un visādi sadzīviskie jautājumi par pīdarasiem, tur nepīdarasiem, par kristiešiem, ģimenes vērtības. Es sapratu, tas ir pilnīgi acu aizmazēšana. Pilnīgākā acu aizmazēšana. Un cilvēki cepjās par lietām, kurām iztērē pilnīgi lieki, naida, nolaiž tvaiku pa kaut kādām lietām, kas ir pilnīgi mazsvarīgas. Tā vietā, lai uztrauktos par to, ka nahujām visās attīstītajās valstīs, teiksim, krūtajās, brīvajās valstīs par demokrātiskajām vērtībām nav actual demokrātija, un tā kā visi svarīgie jautājumi tiek pieņemti pilnībā autonomi, tu ievēli partiju, viņi dara nahuj, ko viņi grib, tā kā viņi uz lozungiem uzcēries, pats vainīgs, cipa pis nahuj. Tipa, jūs paši mūs ievēlējāt, tā ir, cilvēku atbildība. Fuck off. Es saku, to var pateikt tikai vecai tantei, un viņa noticēs tam. Un kaut kādām māmiņām, nahuj. Es nezinu, atveriet smadzenes, nahuj, vienreiz cilvēki, padomājiet, ko jums saka vispār. Padomājiet par visiem šitiem te sadzīviskiem jautājumiem, par kodām toletēm, trenījiem, un tā tālāk. Padomājiet paši, vai tas ir vispār, vai tev būtu par to jāuztraucās. Vai mums nebūtu jāuztraucās par to, ka tur, es nezinu, stāvvietas vēl joprojām visur pasaulē ir, galvenais peļņas avots kaut kādiem pāris žīdu bērniem, kaut kādiem, es atvainojos, es neesmu antisemīts, bet, come on, tas pat nav pat tīri tautība, tas ir vienkārši dzīvesveidu, nodiršas tādu, ka pāris bagātnieki, domas dēlēni, nahuj, kuriem nav vispār izglītības, kas neko netupīja, viņiem pieder, nekustamais īpašums, jo sentis iedeva naudu. Viņi vienkārši taisa stajānkas, vienkārši visas Eiroparkas un tā tālāk 100 punkti vadītājs ir čuvaks, kurš ir uzkačāts un dēdz ar 50 čiepām ikdienā hujā arī apkārt un vispār par biznesu neko nezinu. Bet, labi, tas ir ārpus tā kā tēmas, bet, tas ir iekšā tēmā. Tā kā es nezinu, cilvēki, man ir bēdīgi skatīties, kā jūs, uzķeraties uz kaut kādiem rīmčika, pāļa bazara kaut kādām tēmām, kaut kādas masprodūst, kaut kāda AI huņai uzķerās, vienkārši pat ne AI, tur vienkārši stulbums kaut kāds ikdienā, kas notiek, tiek pievērsta tāda uzmanība kaut kādām lietām, man teiksim, vispār